Es tās tavas visas zeķes un cimbus savādi. Uja, varbūt tiksim labāk tomēr pazīmēt. Izzīmēsim veselību, kokiem kaut ko labu pazīmēsim, paskatīsimies nelaimes, kādas būs. Ne, labāk, lai jaunie iet. Labāk. Andreja dienas svin 30. novembrī. Šīs dienas svinēšanas tradīcija ir samērā jauna. Latvijas novados ar Andreja dienu beidzās veļu laiks. Šai dienai raksturīgas izdarības, kas saistīts ar zīlēšanu. Andreja diena ir pēdējā diena pirms gavēņa, un tā nes sevi arī zinām astroloģisku atspulgu. To tiek uzskatīta par vienu no gada laimīgākajām dienām. Andreja diena ievad precīzi zīlēšanas sezonu, kas noslēdz zvaigznes dienā, 6. janvārī. Andreja vakarā jāņem no kāda cita cimds un jāliek apakš galvas, skaitot šādus vārdus. Svētais Andrejs, atminies, ko es šonakt vēlējos, dod man redzēt mīļāko, paša Dieva vēlēto. Kas nu sapnī nāk pēc cimda, tas būs drungans. Andreja dienas vakarā ir jākliedz skurstenī šādi vārdi. Andrej, mīļais, paklausies, ko no tevis izlūdzos, parād manim nākamo, tevis paša vēlēto. Tas, kurš nākošā naktī parādās sapnī, ar to ir jāaprecējas. Andreja vakarā jānomazgā mute, un tas dvielas, ar ko slaukās, jāpaliek apakš spilvēm un jāskaita tādi vārdi. Mīļais Andrej, atminies, ko es šonakt vēlējos, dod man pašas vēlētu, Dieva vēlētu. Andreja vakarā sienā vajag naglu iesist. Kas tad pirmais uzkārs cepuri, tas būs nākamais vīrs. Andreja naktī jāsaraksta uz papīra gabaliņiem pazīstamo puišu vārdi. Rītā, neskatoties, jāizvelk kāds papīra gabaliņš. Kura vārdu izvelk, tas būs nākamais vīrs.
Andreja vakarā gulētajot, jāpaņem viena sauja kaut kādu graudu, rudzu, miežu vai citas labības, un jāber pagultē, pie kam jāsaka: Sēju rudzus, sēju miežus. Kas mani mīlē, lai nāk graudu. Kurš naktī pa sapņiem pļaus, tas būs īstais bruntgans. Ja Andreja vakarā nevienu vārdu nerunājot apēt ābolu ar visu kātiņu, tad sapnī parādās brūte. Andreja naktī jāvāra mēmā putra. Pēc ēšanas tuliņ jāiet gulēt, un ko sapņos redzēs, tas viss piepildīsies. Andreja vakarā jāliek zem spilvena ābols, kurā iegriezt vairāk puišu vārdi. Pēc tam nav brīvi runāt. Rītā kā mostas, tūdaļ jākož ābolā, kuru nu uzkož, tas ir īstais.